Labvakar! Šovakar tiekamies jau 30. virtuālajās sarunās Pūtī orķestris un mēs. 30 ir ļoti nozīmīgs vecums katram no mums. Un, protams, tas ir nozīmīgs skaitlis arī mūsu virtuālajām sarunām. Liels paldies jums visiem par uzticību šim raidījumam. Ir atsākušās mācības skolās, atsākušies mēģinājumi orķestros. Sākas pirmie koncerti orķestriem, pirmie koncertu braucieni. Par visu to centīsimies regulāri stāstīt arī mūsu raidījumā. Raidījumu kā vienmēr iesākām ar mūziku. Skanēja fragments no Pūtī orķestra latviešu mūzikas koncerta partitūra svētkiem Lielajā ģildē dziesmu svētku laikā. Augusta virtuālajās sarunās jau skanēja fragmenti no Jāņa Ivanova poēmas Pūtī orķestrim Rāzna, diriģenta Gunta Kumačeva vadībā. Šoreiz viens no spožākajiem mūsu maršu karaļa Gunāra Ordalovska sacerējumiem, fragments no marša ar ļoti dzīvu un enerģisku nosaukumu – Vieglā solī. Tāpat kā Rāznu, to jūlija koncertā atskaņo unikāls, vienreizējs kolektīvs Latvijas Pūtī orķestra diriģenta orķestras diriģenta Haralda Bārziņa vadījumā. Bet iesāksim savu raidījumu kā parasti ar septembra jubilāriem. Jubilārs, kurš 5. septembrī svinēja savu 55. dzimšanas dienu, ir komponists Sergejs Austris Universs. Vārds Evijai Dāvei. Tas pirmais tāds pavērsiens bija, kad es mācījos jau konservatorijā pianistos, bakalauros, un mums pasniedz profesors Juris Karlsons. Tas priekšmets saucās skaņdarbu analīze. Un viņš tā ļoti radoši, viņš bija rektors tā laikā, viņš tā ļoti radoši tā pie tās lietas tā piegāja. Viņš paņēma Lūcijas Garūtas kaut kādu vienu mazu motīviņu un teica, rakstiet variācijas. Un tad tur viņš stāstīja par tā variāciju formu, kāda viņa tur tāda ir tā variācija forma. Izglītoja mūs caur darbu. Es, protams, jaunietis, kas man tur Lūcijas Garūtas motīvs, protams, kas neko tur nerakstīja. Un kad bija jau jānodot tas darbs, ka visi tie mani kursa biedri jau bija visas tās variācijas uzrakstījuši, es paņēmu klasi, paņēmu zīmoli, paņēmu nošpapīru, uzrakstīju variācijas par latviešu tautas dziesmas tēmu. Visu pilnīgi, no sākuma līdz galam. Un tad es atnācu pie viņa nospēlēt. Viņš teica, jā, ko tu te dari, tev jāmācās kompozīcijā. Un tad, es pabeidzu tos pianistus, un es iestājos tiešām kompozīcijā bakalauros. Tur arī kuriozi dzīvi gadījumi bija. Tagad jāraksta, es mācījos pie Pētera Plakīža. Plakida, kā tur pareizi, pie Pētera Plakida, un viņš man visu kaut ko mācīja, tur visas tās lietas.
Nu, es arī rakstīju. Tur vienu reizi mans profesors Biķis, klavieru katedras profesors Biķis, pie kā es mācījos pianistos, es uzrakstu man vienu tādu skaņdarbu košu. Es rakstīšu tādu dodekafonu, tādu visu vasaru nosēdēju, jo tur grūti, tur vajag visu laiku rēķināt, un lai būtu arī mūzika un tā. Un tā pamazām rakstīju, un vislielākais kurjos, ka es satiku tādu no Zviedrijas pantomīmas mākslinieci Ilgu Vītoliņu. Man liekas tā, vai Ilze, vai ne, Ilga Vītoliņu. Viņa saka, man uzraksta manu pantomīmai mūziku. 50 minūtes. Tas nav maz. Un es jauns students, zin kā, es varu uzrakstīt tev 4 preparētām klavierēm, to 5-daļīgo vai 7-daļīgo skaņdarbu, cik tur, ne, 5-daļīgais, es neatceros īsti. 7-daļīgais, man liekas, bija tāds. Tad viņi sarunāja tādu Guntaru Gulbu skaņu režisoru, viņš atnāca magnetofonu, kurš varēja rakstīt 4 reizes pa virsu, tagad 4 celiņu magnetofonu. Un es, protams, tur uzrakstīju savu uzmetumus, lai tā nav improvizācija, kaut kādas tur schēmas, kā es tur spēlēšu un ko es spēlēšu. Visu izmēģināju pats, viņš ierakstīja, tas skaņdarbs tāpat. Bija pienāca eksāmens. Un tagad visas daļas nerādīšu, rādīšu 2. Tagad pasaucu visus uz mūzikas akadēmijas to kameras zāli. Tur tā Ilga Vītoliņa visu jau sagatavojas, visu to pantomīmu, visu to teātri. Un, sanāk studenti, un toreiz bija komponists, atbildīgais par kompozīciju Ramons Karlsons. Es tagad visu aplaudēju, visu priecājies, profesors Karlsons pasaka, malacis. Es tagad eju pakaļ tevi atzīmi grāmatiņai, atveru vaļā, tur stāv 0. Es prasu, profesor kungs, kas tad, jūsu skaņdarbs neatbilst kompozīcijas klases prasībām, jo jums nav partitūras. Ak tā, labi, nav partitūras, nav. Es domāju, labi, stāšos ārā no tās akadēmijas viss. Pēc 3. kursa es tā kā kvit, aizgāju prom. Un tad kaut kādā jau 2008. gadā mēs bijām ar armijas orķestri Itālijā, Modēmā, un kaut kādā Modēmas lidostā man klinkš. Es pienāku pie priekšnieka, es gribu mācīties, es gribu pabeigt to iesākt, es jūtu, ka man vajag to izdarīt. Ar lielāko prieku, lūdzu, stājieties iekšā. Nākošā dienā mēs atlidojām. Es aizgāju pie Baltābols kundzes, mani pieņēma pa maksu, protams. Un sākās tā krīze, viss kaut kas tur ar maksāšanām un tā. Un pēc pusgada mēs jau bija budžetā. Tajā kompozīcijas. Es mācījos pie profesora Jūras Karlsona, viņš man ļoti daudz ko iemācīja. Es ļoti saspiestā laikā. Man tiešām bija 3 kontaktstundas nedēļā. Viņš man daudz ko iemācīja. Mēs praktiski sākām no 0. Ja? Jo tā kompozīcija, ko es pirms tam mācījos, tas bija tā, pa jokam. Un viņš man teica, tā, tev jau par to pūtēju mūziku, tev jau nav jāmācās, tu tajā orķestrī sēdi, tu visu dzirdi, tu vēl labāk saproti kā citi. Ja? Un tiešām, kad es vēl biju padomu armijā, es tev pastījos to, es arī orķestrī dienēju, es paskatījos uz to partitūru aktu dieniņās, šito visu iemācīties, katrs savā skaņojumā spēlē, katram savs diapazons, kaut kas vēl neiznāks, kaut kas vēl šito Mortas ābec reiz 100, grūti iemācīties. Kaut kad 2000. gados sākumā Liepājas orķestris paaicināja vienu somu diriģentu, tagad es cerētos, kā viņu sauc, tāds redzams somu armijas diriģents, jūrnieks arī, es varbūt atcerēšos pēc tam. Un viņš, protams, atbrauc ar savu Somijas programmu, tā kā tas būtu normāli, pats atbrauc ar savu tautas pūtēju mūziku. Un tā kā Liepājā pietrūka mūziķi, viņam nebija pilns orķestris. Viņi palūdza, lai Rīgas orķestranti tur atbrauc piepalīdzēt. Ja? Un tur jau bija tā, nevienam neinteresē, kad es esmu pianists. Tu būsi sitējs. Būsi sitējs, tātad sitējs.
Nu, un, protams, uz gariem zobiem. Jābrauc uz Liepāju, spēlēt sitamos instrumentus. Nu, protams, ka man neiedos kaut kādus tur lielās bungas. Man iedos perkusijas, kur nepārtraukti jāskaita. Tas ir grūti īstenībā, ļoti grūti. Tur. Vieglāk jau vispār, ja tev ir partitūra priekšā, tad tu pēc tās partitūras orientējies, kur tu nospēlē. Un viņš atveda savu programmu un mums bija koncerti un es kaut kā vienā brīdī padomāju, paskatu, mūsdienu pūtēja mūzika, tāda, kas, simfoniskā, bet, tāds symphonic band tipa, ja, un stāsta par saviem stāstiem, tiem Somijas, tur visādi bija, tur svītas, visu, ko viņš tur spēlēs, ir bēlis, un visādi tur skaņdarbs. Un es tā padomāju, kur tad mums ir kādi šādi stāsti? Kur tad viņi ir? Jā, tur daži ir, jā, teiksim, tur Ramondam Kalsonam skaņdarbs Vīdzemē, jā, tur ir tāds ļoti interesants un viņš māka atrast saskaņas. Ir daži, bet kvantumā viņa nav. Un tad man radās iecerē sākt kaut ko tādu mēģināt rakstīt, un tur bija tas, es tā iedomājos, tur mūsu tie Kurzemes vikingi, tie kā tur visu tur lasīja, tur meklēja kaut kādas vietas speciālas, kur, par ko varētu rakstīt par Kurzemi, tur ķoniņu, svētmešu, kaut kas tāds interesants, kas tur būtu, ja? Un kas attēlotu apmēram to, caur mūziku, caur pūtēju orķestri. Pūtēju orķestri ļoti krāsains. Un tā radās, tas bija tas sākuma moments, tas koncerts, tas Somijas diriģenta vizīte Liepājā. Tas bija tāds pagrieziena punkts, kad es sāku domāt par to, tieši par simfonisko mūziku, pūtēju orķestra simfonisko mūziku. Es nezinu, kā pateikt, ir angliski symphonic band, tas izsaka visu, bet mums pūtēju orķestri pateiksi, ne, pušamā instrumentu, ne, kaut kāds simfonisko pūtēju orķestri, tad ar stīgām, ne simfonic, bet symphonic band. Izdomājiet, kā nosaukt šādu orķestri. Teiksim, kad es mācījos tajā maģistrantūrā pirmajā gadā, man profesors Karlsons piedāvāja uzrakstīt tādu, modernās tehnikas palīdzību kaut kādu skaņdarbus, uzrakstīt tādu skaņdarbu, kas saucās konsekvence. Ja. Tas bija jāizpilda pūtēju klarnešu kvartetam Quattro Differente. Un viņi pat pēc tam to disku ierakstīja. Un es tagad šad paklausos to mūziku. Reāli man viņa ir ļoti saprotama un es saprotu, par ko tur tā tēma, bet es padomāju parasti to neizglītoto klausītāju visu, viņš neko, bet pat arī izglītots klausītājs. Viņam ir vairāk reizi jānoklausās, lai viņš saprastu vispār, par ko es tur runāju. Ja? Pēc tās konsekvences es nolēmu, kad es tomēr rakstīšu saprotamāku mūziku. Es nolēmu rakstīt tomēr saskanīgu mūziku, kur ir saskanīgas daudz maz harmonijas, kur ir daudz maz uztverams tie tēli, par ko es runāju. Man šeit tad pārmetu tā kā filmu mūzika rakstu. Varbūt, lai pārmet. Tās rakstīšanas process, teiksim, man rakstīšanas process ir vienkārši. Es varu ļoti ātri uzrakstīt, bet izdomāt, ko es tur darīšu, scenārijus, kādus līdzekļus, kad iestāsies tauras, kāds būs tas pie kulminācijas, kā tas pieies klāt tā doma, tas aizņem ļoti ilgu laiku. Teiksim, tagad es rakstu Tumša naktas zaļa zālā apdari. Man Haralds Bārzdiņš palūdza tā kā orientēts tā kā uz dziesmu svētkiem, tā kā jauniešu orķestrim. Es viņam teicu, es ātri uzrakstīšu, kas tur ko man. Ja? Bet īstenībā augusts un septembris pagāja tikai domājot par to. Tagad es jau esmu uzrakstījis līdz pusē, jā, tagad man ir viss izdomāts, skaidrs, tagad tikai sēdu un pierakstu visu to, ja?
Bet tas scenārijs, tas ir, man liekas, pats būtiskākais. Jo tavu dziesmu jau visi zina, kā tad tu viņu padarīsi krāšņu, tad tev vajag, var smukas harmonijas vienkārši pielikt pie viena tā paša melodija. Vienreiz vienas, vienreiz savādāks. Bet kaut kā man gribējās no tās parastās tautas dziesmas iztaisīt tādu kompozīciju, kura parāda tur, kur ir savu kulmināciju, savus vājais posms, savus spēks un arī drusciņi tur tāds, savas ziņā agresija un atkal atslābums. Teiksim, tās divdūņas gaisā skrēja, tās iznāca tāda, arī atskaņoja šogad dziesmu svētkos šo skaņdari tur pie Daugavas upes, Vondersalā. Es tā noklausījos, patiešām, iznāca tas skaņdarbs. It kā parasti tautas dziesma, it kā nekā tur nav, it kā visi zina. Tur. Un, kad es gāju prom no turienes, man ķērās klāt, un man pilnīgi skudrinis bija no tā skaņdarba. Parastais cilvēks, cik viņš tur parasts bija tajā pūtē koncertā, gan jau arī kāda mamma, kas saprot drusciņu vai kas tur no tās mūzikas. Bet tas bija tā ļoti patīkami, kad tā iecere iznāca realizēt tieši to savu ieceri. Sākumā tātad ir, tu sapņo, tad tu apceri, tad tu sāc realizēt. Kad tu esi realizējis, tu jūsmo par to, ka iznāca. Man liekas, tas ir ļoti tāds pareizs. Tad pareizi secību mūziķi no tās Kurzemes svītas Alsungas lauki. Tāda daļa. Es uzskatu, ka tā viena no tādām manām izdevušākajām kompozīcijām. Kur tur programmatisms? Tur nav viņa. Tur ir tēli, tur ir iekšējā, tur tā sajūta, tā Latvijas lauku neskartības sajūta. Es neredzu tur tādu programmātiku. Ja cilvēks uztver, ka tas ir programmātiski, viņš uztver, kā viņš grib. Svīta Latgale tika atskaņot, tā pēdējā Svīta Latgale atskaņot tikai pēdējā daļa. Un tas bija Covid laiks, kad nebija publikas, ka mēs tur nevarējām īsti neko darīt, un tagad es vairs neesmu tā kā dienestā, es esmu pensionārs, sirds, un tā strādāju skolā par skolotāju, un es prasīju priekšniekam bijušajam, tagad esošajam, es esmu zemesargs, nekur tālu, tomēr es neesmu aizgājis. Viņš teica, ka vajadzētu to Svītu Latgali atskaņot, bet viņi taču nevar atskaņot tur Ventspilī, Liepājā. Viņi jāatskaņo Latgalē, jo tur ir tāds viens moments, ka pēdējā daļa ir, viņi saucās Latgales sirds, tā daļa. Un es beigās gribēju, lai ir tāda nevis latgales tāda himna, bet tāda latgales dziesma latgaliešu valodā. Un es gribēju, lai koris piedalās. Un man palīdzēja uzrakstīt tekstu, es jau latgaliski tur nemāku, Un tas teksts iznāca tā, un es pilnīgi redzu savām tām garā acīm, ja viņi to dziedātu, to pēdējo daļu, tur, man liekas, ka publika kājās pieceltos. Viņi ir tik patriotiski, ka tas vārds visvairāk nes to spēku, Un ja tas vēl būtu uz ekrāna uzrakstīti tie vārdi, pieceļās koris un dzied, un tad tas cilvēks klausās to pacelājošo beigu melodiju un redz tos vārdus un dzird. Es domāju, ka tas būtu baigi labi. Un līdz ar to pēdējā Svīta Zemgale tika uzrakstīta pusotra daļa tikai. Pirmā daļa gan ir ļoti tāda īstenībā tāda poliritmiska un politonāla, un kad tēmas tā kā izstrādājums, nevis kā izstrādājuma parastā nozīmē, tur skaldīšana un motīvu paplašināšana, intervālu, bet izstrādājums ir tā, kas uzklājās viena tēma uz otras un veidojas tā kā tādas divas tēmas, un tad klausīties abas divas, viņas var saklausīt. Un tā,
es kaut kā pats izdomāju to savu izstrādājumu tipu, ka viņš ir koncentrēts, ļoti koncentrēts un aiziet uz reprīzi. Un reprīzē vēl tas izstrādājums tā kā turpinās. Es speciāli to izdomāju, lai saīsinātu laiku sonātas formai un izveidot viņu modernu un tādu sakompresētu. Lūk. Un otrā daļa Zemgales svītei Ukru gārša saucās. To es uzrakstīju līdz pusē. Tāda arī tāda episka, tāda lietuvieši tur, lietuvēni. Tā. Bet tālāk, diemžēl, neesmu turpinājis, tāpēc, ka, es kaut kā, ja būtu atskaņot tā Latgales svīta, man būtu tāds motivācija, es uzrakstīju tādu jūrnieku koncertu maršu, jo īstenībā ar tiem koncertu maršiem ir tas pats, kas ar visu pārējo mums latviešiem, nav to koncertu maršu, ir parastie marši, tur, ko staigā uz ielu, pa ielām un spēlē, bet tādi koncertu marši, ko tu saprot, ka tas tomēr ir marš, bet ka viņš ir izpildāms tikai koncertu zālē, nav. Tāda nav. Un tad, kad es uzrakstīju to Gaisa kavalērijas maršu, tas bija, uzreiz mēs ārzemēs nospēlējām, tur. Priekšniecība jau sajūta uzreiz to, ka, tad bija doma arī tādu jūrnieku maršu nospēlēt. Uzrakstīt jūrnieku maršu, un es pat izdomāju tādu nosaukumu. Aviakuģis Hercogs Jēkabs. Tas tāds grandios, tāds skatīšanās zvaigznēs priekš Baltijas jūras aviakuģis. Varētu, protams, visi Lietuva, Igaunija, Latvija, vēl Somija pievienotos klāt. Tā jūra mums ir viena. Uztaisīt tādu kopēju aviokuģi, bāzes aviokuģis ar lidmašīnām, ar visu tur aptur. Cik tur 15 korvetes, tur visādi 15 kuģi blakus, 2 zemūdens. Tas tā fantastiski skandros. Tāpēc sākumā vajag sapņot. Pēc tam to apcerēt, pēc tam sākt realizēt. Kad ir gatavs, tad jūsmot. Ja es būtu Mocards, tad es varētu mēnešu laikā uzrakstīt to visu. Es neesmu Mocards. Bet kaut kā, nezinu, tas ceļš aizved uz pūtēju mūziku. Vai tas mans orķestris vai darbs, vai visu laiku tie kontakti ar pūtējiem un arī iespējas ir lielākas tās saskaņas. Tur var visu kaut ko izdomāt, teiksim. Paņem uzsit uz šķīvi, viņam, man absolūti tā dzird, viņam arī savs augstums ir, teiksim, rē nots pēc incēja, pēc mūzikas. Paņem kopā ar trompeti to. Veidojās jau tāds, nevis vienkārši šķīvs, nevis vienkārši trompešu nots, bet tur jau kaut kāds saturs iekšā ir, ka tāds uzplaiksnējums. Tas kā viņi turā. Un man liekas, ka pūtēja mūzika ļoti krāsaina, un es domāju, ka mums Latvijai ir ļoti, ļoti daudz, kas priekšā darāms, lai to paceltu tādā pasaules līmenī. Nevis pasaules līmenī, bet lai to paceltu paceltu pasaules līmenī, ka beigt domāt, ka mēs esam ka tikai pūtēja orķestris uz ielas nospēlēs maršu vai bērnu ceremonijā nospēlēs kaut ko tādu, un priekš tam ir domāt pūtēja. Nē. Ir jāpaceļ savu domāšanu augstākā līmenī un jāskatās uz priekšu. Jāsapņo, jāapcer un jārealizē. Labdien! Es esmu Nacionālo bruņoto spēku galvenais diriģents majors Andis Kaļaks. Šodien vēlos pateikt dažus vārdus par šī mēneša jubilāru, komponistu, pianistu Sergeju Austru Universu. Sergeju Austrus pazīst jau diezgan sen. Pirmo reizi viņu satiku pirms 20 gadiem, kad sāku dienest Nacionālo bruņoto spēku štābu orķestrī, un Austrus tur spēlēja klavierus un dažādas citamās instrumentus.
Man pirmā tikšanās ar Austru bija vienā no pirmajām manām dienas dienām, kad liels miesbūs vīrs ienāca tur mazajā studijā, pastījās mani, paspied roku un teica: Kareli, es esmu Sergejs, lielākais šī orķestra vieglāko ceļu meklētājs. Šī frāze man ļoti ir iespiedusies atmiņā, un arī vairāk kārt dienestu gaitā, kad es redzēju šos Austra izvēlētos vieglākos ceļus, tas man lika aizdomāties, ja viņam šie ir vieglākie ceļi, tad kādām citām tās būtu nesasniedzams virsotnes. Kā piemērs Austra lēmums tomēr turpināt un pabeigt mācības Latvijas Mūzikas akadēmijas kompozīcijas nodaļā, kura viņš veiksmīgi absolvēja, iegūstot maģistra grādu, un Austra mūzika Latvijas Nacionālo bruņoto spēku orķestru izpildījumā ir skanējis gan Latvijā, gan tālu aiz Latvijas robežām, lieliski kalpojot par savu veidu Latvijas pūterstru mūzikas simbolu, nesot mūsu mūzikas kultūru tālu ārpus Latvijas robežām un liekotais skanēt skaļi un vareni. Arī ļoti daudz mūsu militāro apakšvienību, himnas vai viņām speciāli veltītie marši ir tieši Austra komponēta mūzika. Un arī kā komponists Austrs ir diezgan apbrīnojams, jo nereti ļoti īsā laikā viņš spēj izdarīt ļoti lielas un svarīgas lietas. Šodien vēlētos Austrim novēlēt veiksmīgu turpmāko dienestu Zemesardzes orķestrī un vienmēr daudz neizsīkstošu dažādu radošu idejas traumas ceļā pie tevis. Daudz laimes dzimšanas dienā! Mūsu raidījuma veidotāju vārdā, visu klausītāju vārdā sveicam Sergeja aizgājušā jubilejā un novēlam daudz jaunu radošu panākumu pūtēju orķestru žanrā. Septembrī savu 70. dzimšanas dienu svinēja izcils pūtēju mūzikas dzinējspēks, entuziasts, jaunu ideju nepārtraukts virzītājs, vienmēr ļoti dzīvespriecīgs kolēģis, diriģents Agris Celms. Es nesaukšu visus viņa administratīvos amatus, jo šoreiz vissvarīgākais mums visiem ir viņa devums mūsu vienojošajā pūtēju orķestru žanrā. Mēs tikāmies ar Agri viņa kabinetā, uz kura durvīm rakstīts direktors Agris Celms. Tā bija ļoti aizraujoša, atraktīva jokiem un arī ļoti nopietniem stāstiem bagāta stunda. Jūs dzirdēsiet mazu daļu, jo tad mums būtu jāvalta vesels raidījums, lai noklausītos visu stāstīto. Bet tie, kuri pazīst Agri, jūs taču variet iedomāties, kas paliek neiekļauts šajā raidījumā. Lai skan viņa paša un dažu viņam tuvu cilvēku stāstījums. Mans ceļš mūzikā sākās 5 gadu vecumā, kad manas mammas māsa, kas bija beigusi mediņu skolu, 50. gadu beigās, ievēroja, ka man ir muzikālās dotības. Un interesantākais, kā tās muzikālās dotības es izpaudu. Ja? Tad, kad par radio sāka skanēt melanholiskais valsts, es iegāju otrā istabā un slepus dejoju baletu. Ja. Man tā muzika kaut kā valdzināja. Un viņas to ievēroja un pārbaudīja dzirdi, pārbaudīja ritmu. Un 5 gadu vecumā es atceros, vēl bija ziema, ja? Man sāk vest uz
Smiltenes muzikas skolas sagatavošanu, ja. Nu, tad pusotru gadu es tiku sagatavots, ja, un tad iestājos 1. klasē kā violnieks, ja. Kolektīvā muzicēšana, kur to violu varētu izmantot Smiltenē, tādas iespējas nebija, un visu spēlēšana bija 4 svienās. 4 svienās čīgā, 4 svienās atspēlē stundu, vēl pie komisijas trīcošām rokām atspēlē audzēkņu vakars. Nu, kur tur cilvēks var iemīlēt muziku vispār? Tas ir šausmas. Nu, un tad, kad es pabeidzu pamatskolu, iestājos Smiltenes vidusskolu, es domāju, viss ar muziku cauri, punkts. Nu, un vidusskolas internātā bija čaļi, kas pa vakariem nāca kopā muzicēt. Stringšanāja ģitāru, dziedāja dziesmas. Tas man bija atklājums, ka cilvēkiem izrādās mūzika šausmīgi patīk. Tas man bija atklājums, jo pirms tam tas man asociējas tikai ar mocībām. Nu, un vienam no tiem čaļiem bija trompete. Es dažus mēnešus cietos, un tad teicu, iedomā man arī pamēģināt. Un es pamēģināju, kaut kas sāk sanākt, un ar janvāri iestājos Smiltenes muzikas skolā 2. reizi, lai sāktu mācīties par trompetistu. Nu, progress bija strauši, kā jau bijušam violniekam. Nu, tas, kas darījās pūtēju orķestrī, šitās asprātības, šitās zviekšanas, šitās kolosālās kopā muzicēšanas. Sastāvs jau tur nebija liels. Smiltenē tā laikā pat nebija neviena klarneta, neviena flauta, bija tikai bleķu sastāvs, ja. Bet arī šim bleķu sastāvam bija arī zaļumbalvas repertuārs, bija, protams, marši, un līdz ar to viņi bija visās pilsētas būtiskajās kultūras apritēs, vai tas bija Smiltenē kartinga trase vai Smiltenes riteņbraukšanas sacensības, visur bija vajadzīgs orķestris, ja, un bez tam tā orķestra paša kolektīva darbība bija tik dinamiska ar nepārtrauktām asprātībām un jokiem un apcelšanos. Lieta tāda, ka tad, kad es pieslēdzos pie tā pūtēja orķestra un sāku spēlēt trompeti, man tā lieta strauji aizgāja. Man it kā kaut kāda širms nokrīt no acīm nost. Es sāku saprast gan labā līmenī solfēdžo, gan visu lasīšanu no lapas un tā tālāk. Ja. Un es sapratu, ka es varu būt līderis. Es sapratu, ka es esmu ar savām dotībām tālu priekšā daudziem citiem pārējiem, ja? Un tad bija, man patika viss tā gaisotne, kas orķestros notiek, un es saprotu, ka es pēc sava rakstura, būdams apveltīts ar humoru, arī varu ļoti veiksmīgi vadīt kolektīvu, ja, kurā arī kolosāli saliedējās. Ja. Un es sapratu, ka tas ir mans ceļš. Iestājies Daugavpilī, bet es piestaigāju uz muzikas vidusskolu pie pūtēju skolotāju un turpināju progresēt, turpināju strādāt arī paralēli, pilnveidoties kā trompetists. Ja.
pēc institūta es nokļuvu Smiltenē 1 gadu. Un jau tur Smiltenē man momentā jau mans pedagogs Amoliņš atdeva skolēnu sastāvu. Ja. Pēc gada Daugavpils institūta kursu jaunāka beidz mana sieva, un viņa atbrauc pie manis uz Smilteni un saka, paklā. Jelgava grib organizēt mūzikas novirzienu. Viņai par lielu pārsteigumu es piekrītu. Es teicu, davai, pārceļamies uz Jelgavu un sākam no nulles. Un mums tā sistēma tāda, ka no sākuma pirmos 3 gadus visi bērniņi spēlē klavieres. Ja? Un 4. klasē, tad, kad jau ir bērniņi paaugušies fiziski, jo koordinācija ir svarīga, ir svarīgi, ka zobiņi ir izauguši, ja? Nu, tad mēs sākām arī pūst, un es saku, apmācīt pūtējus. Ja? Un pamazām viss mūsu šitā lieta attīstījās arvien straujāk. 84. 85. gads, ja, kad mēs jau principā ar mūzikas novirzienu audzēkņiem startējam skolēnu dziesmu svētkos. Pa šo laiku ir izauguši daudz orķestrantu paudzes, ja. Daļa absolventi turpina piestaigāt, un vēl šajos tikko notikušos dziesmu svētkos laikam bija kādi 7, 8 absolventi iekšā, kam tā lieta ir iepatikusies. Man ir milzīgs prieks, ka varu šodien runāt un pastāstīt par Jelgavas 4. vidusskolas direktoru, mūzikas novirzienu aizsācēju šajā skolā un manu pirmo trompetes skolotāju Agri Celmu. Tieši Agris ir iemesls tam, ka mīlestība un sapratne pret mūziku daudziem jauniešiem tiek nodota jau no pirmās skolas dienas mācoties Jelgavas 4. vidusskolā, un manuprāt, ka tam par pamatu ir šis gudri un pareizi izveidotais mūzikas novirzienu modelis. Agris Celms, cik es atceros, vienmēr ir ļoti lepojies ar savu pieeju, audzinot jaunos censoņus. Un tagad to saprotu arī es, kad ļoti gudri ir no pirmās klasītes jaunietim piedāvāt klavierspēli un mūzikas teoriju un pušamo instrumentu atlikt uz 5. 6. klasi, kad viņš ir apguvis tātad jau mūzikas pamatus un var pilnībā doties instrumentu spēlei. Nu, un tad viņš arī tiek pieaicināts pūtēju orķestrī, kas, manuprāt, ir Celma zieds un lepnums. Un runājot par orķestri, daudziem ir sūdzējušies, ka tie, kur ir mūzikas novirzieni klasē, spēlē orķestrī un ir zem Celma paspārnis, nu tiem jau viegli dzīve un diploms jau ir kabatā. Nu, ja godīgi, nav melots. Nav melots, bet orķestris un instrumentu spēle pie viņa tās bija tās īstās audzināšanas stundas, un viņš nekad nav pieļāvis, ka kāds viņa audzēknis pamet klasi bez jaunām zināšanām vai kādas jaunas gudrības. Agris ir tiešs un nelokāms savos lēmumos, bet, ja ir iespēja viņu uz brīdi atraut no pieņemtā lēmuma, tad to var paveikt ar labu joku un humoru devu. Agrim smejoties un pasmaidot var ieraudzīt viņa patieso būtību. Viņš ir dzīvespriecīga personība, kas sevi iemājo nebeidzamu un neizsmeļamu mīlestību pret mūziku un ik katru, kurš vēlas savu dzīvi saistīt ar to. No sirds un lepnuma sveicu savu mīļo skolotāju 70 gadu jubilejā. Mēs, kad skolēnu diriģentiem nācām kopā, ja, tā, es neatceros, vai tā bija Haralda, vai tā bija Egīla iniciatīva, ja, bet ka visiem, kam ir tie labie skolēnu orķestri, vajadzētu arī ķerties pie defilēšanas. Ja. Nu, ja citi, tad es arī, ja. Nu, protams, Alūksnē jau sen bija iestrādes, un siguldiešiem ir bijuši izcili priekšnesumi. Ja. Mēs sākām ar to, kad es uzaicināju savu bijušo skolnieci
kas ir tagad horeogrāfi, Sijāra, ja, sāk mums mācīt kustēties. Ja. Nu, un sporta zāle mums ir pieejama. Mēs sporta zālē katru ceturtdienu sākam 4:30. Vispirms jāmācās ierindas mācību, vispirms jāmācās pareizi soļot. Agrāk nekad tādu brīnumu nebija bijuši, bet tagad gandrīz katru gadu uzrodas bērns, kura kāja tā roka. Kura kāja tā roka, ja? Šitā šūpojas, nevis rociņu dabiski kustās pretkustībā kāja, ja? Bet kura kāja tā roka. Ja? Nu, un tālāk visi pagriezieni uz labu, uz kreiso, apkārt griezties, tālāk soļot apkārt zālē, iztaisot aso pagriezienu pa kreisi, iztaisot aso pagriezienu pa labi. Ja. Vispirms iemācās šito ierindas mācības elementu, ja, līdzināties un visu, jo tas ir diezgan pamatīgs darbs. Nu, un tad, kad tās dziesmas ir iemācīts, mēs viņus liekam visiem iemācīties no galvas, ja, uz atspēlēšanu. Ja, jo ir mums mazās notiņas, ja, bet, kad tu soļo, viņš jau šūpojas visu laiku kratās un paļauties uz to, ka tu no mazā formāta notiņām nolasīši, tas neizdosies. Un tāpēc, principā, tev jāmāk no galvas, notīts var ieskatīties, vai šī vietā bija atkārtojuma zīme vai nebija, un tāds niansīts, ja. Nu, un tad, kad tas ir iemācīts, tad... Bet tagad, lai skan mūzika un diriģenta Lašlo Maroši stāstījums. Janvāri var sākt likt kopā, ja. Horeogrāfi ir izdomājis soļus, ja, līdz tam laikam, kā dejojam ātro, kā dejojam valsi, ja. Nu, un tad uz marta mēnesi, ka nāk jau aprīlis, kad varam iet ārā, ja, priekšnesums ir gatavs no apmēram uz līdz 10 minūtēm. Ja. Esi sveicināts jubilāri, daudz laimes. Kopš strādāju orķestra Alūksnē, esam gājuši paralēli, esam sadarbojušies, esam kolēģi un arī konkurenti. Bet konkurence ir pozitīva. Protams, mūsu kopdarbs ir skolēnu pūtoju orķestru laukā. Nu jau 2 gadu desmitus defilēju programmu cīņās 4. maijā. Vienmēr interesanti, ar kādu šovu Jelgavas orķestris pārsteigs, kas būs jauns un neredzēts. Patīks prieks, ka vienmēr esi pozitīvs ar humoru, bet tajā pašā laikā stingrs, prasīgs. Tu nebaidies eksperimentiem, pakļaujies jaunajam. Uz pagājušiem skolēnu svētkiem veidoju jaunu tautas dziesmu aranžiju, rotā meitas, rotā puiši. Žēl, ka tas netika īstenots Ķīpsalā, bet modelēšanas koncertos gan izskanēja, gan kustībās izskatījās labi. Enerģiju, dzīves prieku un darba sparu tev arī turpmāk. Lielākā daļa jau ir atkarīga no tava žesta. Žests nedrīkst būt ar šaubām. Ja. Žestam jābūt ir ar lielu amplitūdu, ja, jo cilvēks skatās notīs.
Tie nav koristi, kas ir var skatīties tikai uz diriģentu, viņi dziesmu māk no galvas. Ja. Orķestranti skatās notiks, un līdz ar to tavam žestam jābūt tik tāda amplitūda, ja, ka viņš ar sānu redzi visu laiku tomēr redz tevi, ja, ka viņš jūt tos varanos mājienus, ja, un tur bez kautrēšanās, protams, tā ir pamatīgi novingrošanās, ja. Diriģēt apvienoto orķestra žestam ir milzīga nozīme, ja, jo žests ir ārkārtīgi svarīgi, lai viņš būtu ar amplitūdu, lai viņš būtu spilgts, ja, ļoti precīzs. Un kas vēl ir svarīgi? Ir svarīgi arī dzirdēt orķestri un sekundes simtaļā norēģēt, ja orķestris tevi kaut ko kavē, ja. Tu nedrīkst izlikties, es tagad diktēšu, ja, un tā ir viņa problēma, ka viņiem man jāklaus. Ja. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka sekundes simtaļā tu norēģē, ka šī vietā varbūt ļauj viņiem tevi panākt, ja, un atkal savākt visu kopā. Ja. Man ir no manas puses divi šādi vēlējumi visiem, kas iet liela apvienotu orķestru priekšā. Ja. Tādēļ ne tikai tu pārliecinoši diktē, pārliecinoši vādi, ja, bet arī klausies, ja, jo tā ir sadarbība. Un tāpat bieži vien arī situācija, kad diriģents viņam skandarbs ir diezgan ātrs, ja, un attālums virsdiriģentam ir liels, ja, davai ņemšu pusotru reizi lēnāk, ja, kaut to pašu, nevis es nācu šai vietā uz savu miegu, bet es nenācu uz savu vietā. Saprot, kas notiek? Tie, kas tur ir, tas tūkstots, viņi arī mūziķi. Viņi nejūt šo gabalu tik nenormāli salēnināti. Viņi sāk pretoties. Protams, ļaut joņot arī grūti savaldīt, ja? Bet ja tu ņem speciāli pa lēnu, ja? Viņiem rodas, tam tūkstotim rodas iekšējs protests. Mēs nekad savā orķestrī pieņemsim šitādu lustīgu gabalu, neesam tā staipījuši, ja? Gribi, negribi, viņiem būs tendence vilkt uz savu ierasto tempu, ja? Tāpēc tas arī ir viens no šīs savstarpējās ieklausīšanās un saprašanās aspektiem, ja? Tā mūzika jātaisa sadarbībā, ja? Tā kā tāda mana vērojuma, ja? Jāsaka, ka man kā virsdiriģentam orķestrs vienmēr ir klausījis. Ja? Es varētu to palepot.
Arī virtuālo sarunu Pūteju orķestrs un mēs vārdā sūtam Agrim sveicienus, novēlam daudz radošu panākumu un, protams, labu veselību. Tagad došu vārdu Mārai Lemkanē. Šajā raidījumā mums bija iespēja sarunāties ar komponisti, kuras mūzikai jau labu laiku esam sekojuši un vēlējušies uzzināt par rakstīto vairāk. Sarunājāmies ar latviešu komponisti, ļoti labu Pūteju orķestru pazinēju un mūsdienu vienu no aktīvajām rakstītājām tieši dažādiem Pūteju sastāviem – Marinu Vidmonti. Jautājām, kas viņu motivējis pievērsties komponēšanai Pūteju orķestrim, kā top viņas skaņdarbi, un ieskatījāmies viņas kompozīcijas viļņi tapšanā un atskaņojumā. Labdien, klātesošie! Man ir patiesi prieks, ka šodien varu būt jūsu lokā un varbūt nedaudz atklāt savu personību tieši caur šo te Pūteju orķestra šķautni, kurā, manuprāt, liekas ārkārtīgi interesanta, saistoša un dziļa. Izskanējušais jautājums, kamdēļ es pievērsos Pūteju mūzikas rakstīšanai, viennozīmīgi vienā teikumā nav atbildams, jo tas ir ārkārtīgi garš process un tas ir izaugsmes ceļš, jo es domāju, ka daži no jums mani labi pazīst kā klarnetisti un savu karjeru es sāku kā tieši klarnets spēlētājs, izpildītājs. Vēlāk es kļuvu par kameransambļa mūziķi, tad paralēli tam visam es darbojos arī pedagoģiskajā laukā un arī ilgstošus gadus pati spēlēju Pūteju orķestrī un īstenībā ieraudzīju šo laboratoriju no iekšpuses. No jaunības gadiem es arī pievērsos kompozīcijai un tajos tālajos 90. Jāsaka, tas bija fakultatīvi, bet tā interese vienmēr ir bijusi. Un sāku es, protams, ar Pūteju mūziku, jo pati tajā jutos ļoti labi. Un šobrīd ļoti ilgstoši strādājot Pūteju orķestrī, satiekot fantastiskus diriģentus, tiku uzaicināta sākumā pamēģināt kaut ko uzrakstīt, un tad man patika. Man patika šīs radošais lauks, patika gan tās krāsas, gan tās iespējas. Un vispār, ja man jāsaka par Pūteju orķestri kā tādu, un meklējot lielo atšķirību starp Pūteju un simfonisko orķestri, tad pirmkārtām priekš sevis es atbildēju, ka Pūteju orķestris tie vienmēr ir svētki. Un tad, kad tu raksti Pūteju orķestrim, tu gan klausītājiem vari dot šo te prieka sajūtu, šo krāsainības sajūtu. Protams, ka arī to var dot daļai simfoniskais orķestris, bet to ar kādu spēku, ar kādu sparu, ar kādu raksturu, ar kādu iznesību un grūvu, un šīs būs tas īstais vārds, var Pūteju orķestris pieskarties tieši klausītājam, ja tas simfoniskajam orķestrim laikam nav dots. Un tamdēļ tas bija tāds vesels meklēšanas process, atrast jaunas krāsas, jaunas saskaņas. Sākotnēji varbūt manā mūzikā vairāk tie ir bijuši tuti, pēc tam es sapratu, ka īstenībā Pūteju orķestris var skanēt arī kamerīgi, daudz šaurāk, un tā atkal ir cita šķautne. Un, jā, par Pūteju orķestri laikam var runāt bezgalīgi, un tieši šī bezgalība man arī dod priekšrocību pievērsties aizvien vairāk, vēl vairāk Pūteju mūzikai. Un es domāju, ka to, cik es esmu sacerējis uz doto brīdi, galīgi nav tā kā punkts, un tas ir tikai varbūt komats, varbūt pirmais komats, aiz kura sekos vēl noteikti vairāki darbi. Man jāatzīstās ļoti godīgi, kad es visai vāji pārzinu latviešu mūziku, Pūteju orķestra mūziku. Un atkal tas es uzskatu par savu plusu,
jo es esmu pasargāta no kaut kādām ietekmēm. Un mans ļoti labs orķestra kolēģis vienmēr ir teicis, nav jāklausās, kā citi spēlē, ir jārada pašiem savu. Un ejot tā kā profesionālai dzīvei cauri gadiem, es sapratu, ka viņam ir taisnība. Jo tajā brīdī, ka mēs tā kā daudz klausamies, kas nenoliedzami ir vajadzīgs, un tiešām, lai gūtu šo te priekšstatu, varbūt kaut ko aizņemtos, kaut ko pārliecināt pašai sevi, kā nevajag darīt, vai vēl kādu citu iemeslu dēļ. Tomēr es uzskatu, ka atbildes ir jāmeklē sevī. Un ir jāsāk ar to, kāda valoda ir pašam tavā dvēselītē. Un es gribētu, lai tas arī būtu mans pienesums latviešu mūzikai, lai tiešām mums Latvijā pūtēja mūzika būtu daudzveidīga, atšķirīga un lai mums vienmēr būtu no kā smelties. Šīs skaņdarbs no pūtēju mūzikas, no manas pūtēju mūzikas man ir vistuvākais. Es uzskatu, ka uz to brīdi, kad tas tika rakstīts, viņš bija
manās acīs tāds tā kā veiksmīgāks nekā visi pārējie. Un tur arī apakšā ir vesels stāsts, jo, kad es pievērsos vispār idejai par jaunu pūtēju orķestra skaņdarbu, es ļoti ilgstoši meklēju šo ideju, un es īsti nevarēju saprast, par ko lai es rakstu, kas būtu tāds atšķirīgs, kas nebūtu tāds kā vienmēr. Un, tas tādos atpūtas un pārdomu brīžos, protams, es dodos uz jūru, un es tā kā staigāju, un es domāju, un man ļoti patīk klausīties dabas skaņās, un, protams, tajā jūras skaņā, un raudzīties, kādas ir kājas un kā viņas var uzvesties. Jūs varat iedomāties viss, kas notiek pludmalē, tas mani ir ietekmējis, un šī ir tā pozitīvā ietekme, ka es kaut kādā mērā šo te vizuālo tēlu, kuru es esmu piedzīvojis savos tādos pārdomu brīžos, esmu spējusi pārcelt mūzikā. Un es maksimāli tuvu gribēju šajā skaņdarbā reāli parādīt to, kas notiek ar jūru, kāda tā var būt, cik atšķirīga un kāda vispār ir mūsu Latvijas jūra. Laikam ar kādu 2 gadu distanci var teikt, ka tas pat ir gleznojums. Es varētu pārsaukt šo skaņdarbu, nevis kā skaņdarbs pūtēju orķestrim, bet gleznojums pūtēju orķestrim. Un tas saturs ir tāds, ka skaņdarbam ir 3 posmi, un katrā no posmiem jūs atradīsiet dažādus tos viļņus. Mēs zinām, kāda ir bangojoša jūra ar milzīgiem viļņiem, kurus jūs atradīsiet tajā skaņdarbā. Mēs zinām, kāda ir mierīgā jūra, kad pilnīgi pašiem sastingt dvēselē, ka tik līdzeni un tikai pie krasta mēs varam manīt šos te mazos ūdens burbulīšus. Un tad mēs zinām, ka viņa var spēlēties, un cik ļoti jūra var spēlēties vakara saules gaismā, un kāda ir rīta gaisma. Un to visu es īstenībā reāli esmu pētījusi, skatījusi, un man pat ir bijuši tādi brīži, kad es gāju ar diktafonu un ierakstīju tās skaņas. Sākotnēji tas darbs tika radīts kā konkursa skaņdarbs 5. grūtības pakāpē priekš dziesmu svētkus pūtēju orķestra skatēm. Bet tā tas projekts līdz šim vēl nav realizējies, bet darbs ir piedzīvojis gan savu pirmatskaņojumu, gan arī savu koncertu dzīvi. Un, nav noslēpums, man vecāki abi ir mūziķi, un mans tēvs vienmēr man ir bez mazai katru nedēļu atkārtojas, ka balsvedība, un vienmēr tā, ka viņš atnāk uz manu skaņdarbu pirmatskaņojumiem, pirmais, ko viņš dzird, tā ir balsvedība. Un viņš saka, un ja balsvedība ir kārtībā, tad skaņdarbs var sakārtoties. Ja balsvedība ir tā kā izārdīta, tad ļoti daudz ko vienkārši nevar saprast. Bet, protams, šajā reizē es domāju par atskaņotāju māksliniekiem, un es ņēmu vērā tiešām šo te 5. grūtības pakāpi, un es zinu, ka mūsu valstī tie ir ļoti stipri orķestri, un tehniskā varēšana patiešām ir liela, un es tā kā neierobežoju sevi. Un daudzas lietas, es domāju, ka mūziķi var arī piemācīties, lai rezultāts būtu tāds, kādu viņi to vēlās dzirdēt. Jā, skices top uz papīra. Pēdējā laikā es esmu atteikusies no klavierēm, un es pēc iespējas mēģinu sajust mūziku sevi iekšā, un klavieres man ir vajadzīgs, lai pārbaudītu augstumus. Bet vēl pirms pāris gadiem, protams, es rakstīju pie klavierēm, bet tagad jau vairs ne. Man patīk, ka mūziķiem ir ērti, ka viņiem ir sagatavotas partijas, un es pati, protams, savas partitūras drukāju un arī attiecīgi dodu tālāk. Lielā mērā instrumentācijas darbu es veicu pie datora, jo tā kā es teicu, skice ir pie
tā kā ar papīru un zīmuli, bet pēc tam, kas tiek apaudzēts, ja, jo skice ir tikai skice, un tajā darba procesā, kad jau es esmu pie datora, tad rodās aizvien jaunas idejas, kaut kādas izskaistināt, un to jau es daru pie datora. Man ir, es uzskatu, kad ir 3 opusi. Viens ir agrīnais, kas ir Pūti vējiņi, tas ir 3-daļīgs cikls, Pūteju orķestrim, un par šī opusa tapšanu mēs varam pateikties diriģentam Guntim Kumučevam. Viņš bija iniciators. Ar kautrīgu varbūt tu spētu kaut ko uzrakstīt Pūteju orķestrim, jā, un tā tas opus tapa. Otrs opus ir daudz šaurāks, viņš ir tā kā Pūteju orķestra metāla instrumentu grupai. Un šīs ir 3., kas ir viļņi. Jāsaka, ka visi 3 ir piedzīvojuši savu gan pirmatskaņojumu, gan arī koncertu dzīvi. Par to es kā komponists, protams, var būt ļoti laimīga un priecīga. Bet tā kā es teicu, intervijas sākumā es teicu, ka tas ir tikai komats, jo es saprotu, ka es neapstāšos pie tā. Liels paldies, Marine, par jau uzrakstīto, uzkomponēto. Varam novēlēt, lai veicas arī turpmāk. Iepriekšējā augusta raidījumā bija neliels sižets par Pūteju orķestru konferenci Mako pilsētā, Ungārijā. Šodien vēlreiz nedaudz paciemosimies Ungārijā. Ungāru komponists Frigyes Hidešs ir viens no ražīgākajiem Pūteju orķestru mūzikas komponistiem Austrumeiropā. Viņa skaņdarbu klāstā ir gan koncerti solo instrumentiem ar orķestri, kā piemēram violei, čellam, obojai, fagotam, klavierēm un vēl daudziem citiem solo instrumentiem. Svītas, dažāda veida fantāziju, tipa skaņdarbi un vēl. Tiekoties ar vienu no vispazīstamākajiem un zinošākajiem ungāru diriģentiem, Lašlo Maroši uzdeva viņam jautājumu, kāpēc tik maz tiek atskaņots šis ļoti radoši bagātīgais komponists. Uzreiz piebildīšu, ka man ir bijis laime un prieks vairākas reizes atskaņot viņa ļoti romantisko, skaisto rekviejumu 4 solistiem, korim un Pūteju orķestriem.
Yes, it's a very good question, because I am also surprised that he's not more known, more well-known all over the world, because he was the most productive composer in the second half of the 20th century. Esmu pārsteigts, ka viņš nav tik atpazīstams komponists visā pasaulē, jo viņš ir viens no ražīgākajiem komponistiem 20. gadsimta otrajā pusē. Viņš bija ļoti produktīvs, un jāsaka, ka vispazīstamākie ir tieši orķestra skaņdarbi. Viņš bija atvērts jebkādiem piedāvājumiem. Bija gadījums, kad lūdzu uzrakstīt skaņdarbu orķestriem, un viņš nekad nejautāja par cenu. Jautāja tikai par to, cik garu skaņdarbu vajag. 20 minūšu skaņdarbs bija gatavs jau pēc mēneša. Es pat biju par to aizmirsis, kad viņš man to pasniedz. Tiešām ļoti produktīvs komponists. Bet ne tikai pūtēju orķestra repertuārā. Savu komponistu karjeru sāk ar taustiņu instrumentiem. Daudz rakstīja ērģelēm, un interesanti ir tas, ka tie skaņdarbi ir obligātajā repertuārā un tos vēl joprojām spēlē. Mana drauga meita nesen absolvēja Listu akadēmiju, un beigšanas eksāmenā spēlēja tieši Hideša koncertu ērģelēm. Profesori pat saka, ka tas ir labākais koncerts ērģelēm, kas vispār ir 20. gadsimta repertuārā. Interesanti, ka daudzi par to nezina. Hidešs ir rakstījis arī baletus. Viena baleta pirmizrāde bija satriecoša, beigās bija 16 minūšu garas ovācijas. Tas bija vareni. Ilgi nevarējām pierunāt rakstīt pūtēju orķestrim, bet vajadzēja tikai iepazīstināt ar pūtēju orķestri, kad Hidešs centās jau komponēt. Viņam ir brīnišķīgi koncerti violei, altam, čellam, saksofonam, eifonijam. Hidešam arī bija dīvains akcents, kad runāja ungāriski, jo viņš ir vāciski runājošais čehs. Viņa mūzika ir moderna, bet laba. Uzskatīja, ka mūzikai ir jābūt estētiskai, patīkamai priekšklausītājiem. Orķestra mūzikā ir svarīgas harmonijas, melodijas līnijas, un viņš cītīgi sāka par to interesēties. Nākot uz mēģinājumiem, viņš varēja pateikt, ka viņam nepatīk tas, ko pats uzrakstīja. Tā melodija labāk izklausītos citā instrumentā, un tad viņš skaņdarbu pārrakstīja. Kaut vai visiem pārējiem varēja patikt arī pirmā versija, bet ja Hidešam nepatika, tad skaņdarbs tika pārrakstīts. Viņš bija ļoti ātrs, un ir pat atgadījums, kad bijām vakariņās, un viņš sāka rakstīt jaunā skaņdarba melodiju uz salvets, kamēr ēda zupu. Viņš strādāja visur un vienmēr. Viņam bija svarīgi, lai cilvēks klausoties mūziku varētu apstāties, lai tās emocijas cilvēku aizrautu. Liekas, ka pēc viņa nāves cilvēki par viņu aizmirs, un man liekas, ka viņa persona ir pelnījusi lielāku atzinību. Viņš negribēja, lai orķestrs tika ierobežots. Ja ir nepieciešams, tad varu palīdzēt ar repertuāru. Viņam ir izcili solo koncerti, kvarteti, kvinteti, orķestra mūzika. Pieredze ir labākā lieta, vienmēr jāmācās un jāmeklē kas jauns. Iesaku visiem vairāk muzicēt un pēc iespējas vairāk klausīties mūziku. Experience, like the Greeks, they went to the theater to watch the drama because they always learned something and they felt that they became better human beings. And Hideš music is a very good medicine for that. So I suggest you all to listen and play more Hideš music. Pēc šī video vēlos pateikt lielu paldies Anastasijai Gailītei par tulkojumu. Un vēl viens neliels ceļojums tagad uz Igauniju.
Sestdien un svētdien, 23. un 24. septembrī Latvijas Universitātes pūtēju orķestrs sniedz 2 koncertus Igaunijā. Sestdien koncerts Tabasals muzikas skolā, kur ir netālu no Tallinas, kopā ar Igaunijas diriģentu akadēmijas pūtēju orķestri, un svētdien Jagupi pilsētā, kas atrodas netālu no Pērnavas. Tur Latvijas Universitātes pūtēju orķestris piedalījās 17. pūtēju mūzikas festivāla noslēguma koncertā. Festivāla būtība ir līdzīga Latvijā daudzkārt organizētajai vasaras nometnei Plus. Jagupi pilsētiņā bija sabraukuši vairāk nekā 50 jaunie mūziķi no visas valsts, kuri pieredzējuši profesionālu mūziķu pedagogu vadībā, papildināja savas zināšanas instrumentu spēlē. Svētdien 24. septembrī notika festivāla noslēguma koncerts. Spēlēja gan solisti, gan ansambļi, gan dalībnieku orķestrs, un koncertu noslēgumā muzicēja arī kolektīvs no Latvijas. Tagad neliels ieskats muzikālajā cilvēku.
30. virtuālās sarunas Pūtēju orķestrs un mēs tuvojas noslēgumam. Liels visiem paldies, kuri pievienojās klātienē. Liels paldies raidījumu veidotājiem Mārijai Lemkanai, Evijai Dāvei, Leldei Ertei un Anastasijai Gailītei, Edgaram Samarodovam un mūsu jaunajiem Pūtēju orķestra diriģentšanas klases studentiem Sandim Krūmiņam un Jānim Trūpam, kā arī mūsu tehniskajiem palīgiem Jānim Kaģim un Pēterim Frīdvaldam un māksliniecei Kristīnai Bondarei. Jūs visus sūtīt mums dažādu informāciju par dažādiem ar Pūtēju mūziku saistītiem notikumiem, jubilāriem, komponistiem, orķestriem, interesantām personībām. Sūtiet mums šo informāciju. Sūtiet mums arī koncertu ierakstus, lai varam tos izmantot šajās virtuālajās sarunās. Noslēgumā, lai skan vēl viens fragments no latviešu Pūtēju orķestra vēstures ikonām. Latvijas Pūtēju orķestra diriģenta orķestra atskaņojumā Lielajā ģildē šajā vasarā 7. jūlijā. Tiekamies oktobra pēdējā ceturtdienā. Tas ir 26. oktobrī 2020.